Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā. Jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Modernās tehnoloģijas, sociālie tīkli, jau arī mākslīgais intelekts, dažādas lietotnes. Mēs runāsim par to, kā tas viss ir saistīts ar mūsu domāšanu. Tam ir kāda saistība, nav kāda saistība, ko mēs varētu darīt iespējams labāk. Un es sarunāšos ar Jurģi Šķilteru. Sveicien, Jurģi. Sveiki. Datorikas fakultātes profesors, uztveres un kognitīvo sistēmu laboratorijas vadītājs. Un es esmu lauciņā, kuru dēvē par sociālajiem mēdījiem. Es veidoju saturu Instagramā platformā, un man ļoti interesē tas, vai sociālie mēdīji, tad, kad tie ienāca, iebrāzās, es pat gribētu teikt, mūsu dzīvē, vai tas mainīja to, kā mēs domājam? Protams, ka ne jau uzreiz, bet tas tādā vairāku gadu, jau gadu 10 perspektīvā, protams, mainīja veidu, kā mēs domājam, kā mēs regulējam emocijas, priecājamies, bēdājamies. Vairums no digitālajiem sociālajiem tīkliem sākotnēji bija ar tādu informatīvu funkciju. Ja mēs skatāmies, kas ir noticis mazliet vairāk kā 10 gadu laikā, tad faktiski šie digitālie sociālie tīkli, viņiem ir tāda sociālā atbalsta, tāda kopienas funkcija, un tā informativitāte ir ļoti nebūtiska. Bet digitālā vide, tieši tāpat kā fiziskās klātienes vide, viņi jau palīdz mums īstenot tās mūsu sociālās vajadzības, piederēt, līdzsvarot emocijas, justies atzītam. Tas, ka tie procesi fiziskās klātienes un digitālajā vidē notiek atšķirīgi, tas ir cits jautājums. Bet kas ir skaidrs, ka tā gan digitāla rīka, mūsu viedierīces, datori un daudz kas cits, gan arī paši digitāli sociāli tīkli, viņiem ir psiholoģiski, kā mēs teikt, tas psiholoģiskais nozīmīgums tāds, ka mēs uzturam viņus emocionāli. Mēs esam priecīgi, ja mums izdodās labi uzrakstīt kādu referātu mūsu datorā. Piemēram, ja mums nobrūk teksta redaktors un aiziet zudumā kāds darbs, mēs esam dusmīgi. Tieši tā, kā mēs esam dusmīgi uz kādu cilvēku, kas kaut ko riebīgi ir sastrādājis. Mēs veidojam sociālas attieksmes pret digitāliem rīkiem, un mēs veidojam arī sociālas attieksmes digitālos sociālos tīklos. Un tā problēma, protams, ir tā, ka mēs esam kaut kādā specifiskā nozīmē arī atkarīgi no tiem digitālajiem sociālajiem tīkliem. Tas cikls, kurā mēs esam priecīgi vai bēdīgi par mūsu draugu ceļiem, tas, protams, mūs ietekmē. Mēs no tā esam atkarīgi. Mēs varam teikt, ka tā nav, bet padomāsim, cik bieži katrs no mums ir nolikuši viedtālruņus nost ikdienas situācijās. Ļoti reti. Un tie digitālai rīki un līdz to arī digitāli sociāli tīkli, viņi kalpo kā tādi sociālā atbalsta veidojumi. Un kaut kādā mērā, protams, mūsu uztvere un domāšana, lietojot digitālus rīkus, kļūst varbūt paviršāk, varbūt neprecīzāka, bet toties mēs spējam ātrāk izgūt informāciju. Un mēs spējam arī varbūt labāk organizēt vienā vai otrā gadījumā informāciju. Ko es gribu teikt, ka tās ietekmes, ko digitāli rīki un digitāla sociāla mēdija un viss šī digitālā infrastruktūra 2024. gadā mums dara, mēs varam viņus vērtēt īstermiņā un ilgtermiņā. Un patiesībā ilgtermiņā mēs cilvēki esam tādi kognitīvi hameleoni, mēs adaptējamies rīkiem, mēs adaptējamies vidēm. Un mēs skaidrs, ka mēs adaptēsimies arī tādā digitālajā vidē, neraugoties uz tām īstermiņa problēmām vai trūkumiem. Es tieši esmu domājis par to, vai mēs spēsim pielāgoties. Šobrīd mākslīgais intelekts ir tas, kas parādījies pie mūsu apvāršņa. Jau bijis krietnu laiku, bet mēs šobrīd to tā saredzam tādā bezmaz vai taustāmā veidā, spējam saprast, kas tad
Jā, tas mākslīgais intelekts ir liels spēlētājs iespējams. Mēs spēsim pielāgoties tam, tas, kā mākslīgais intelekts prasīs mūs uzvesties vai domāt. Es domāju, ka pilnīgi noteikti mēs spēsim pielāgoties. Tas jau ir viens akmentiņš lielajā, garajā evolūcijas ceļā, un protams, ka mēs pielāgosimies. Par to nav nekādu pamatu domāt, ka tas tā nebūtu. Kas man liekas interesanti, teiksim, tā no tādas pētniecības perspektīvas, tas, ka mākslīgā intelekta tehnoloģijas attīstās, mums tiešām ir pārsteidzoši jaudīgi mākslīgā intelekta rīki, GPT-4 un virkni visādu jaudīgu rīku un programmatūru. Es domāju, ka tas ir tāds secīgs, ilgāka procesa rezultāts. Tas, kas man mazliet pārsteidz, ka pētnieki salīdzinoši maz pēta to, kā mēs tos savus bioloģiskos uztvers un kognitīvos procesus sastatām ar tiem digitālajiem. Jo pēc būtības, kas mēs esam 2024. gadā? Mēs esam tādi kognitīvi hibrīdi. Jā, mums ir mūsu bioloģiskā atmiņa, mums ir mūsu bioloģiskā navigācijas spēja, uzmanība, bet tajā brīdī, kad mēs iekāpjam mašīnā, ieslēdzam navigatoru, mēs uzreiz izveidojam tādu sadalītu sistēmu, kurā mēs savu bioloģisko navigācijas spēju un uzmanību un valodas apstrādi un visu citu interesanto, kas mums ir smadzenēs, mēs ļoti veiksmīgi sastatām ar to, kas mūs acu priekšā. Ne jau tikai navigācijas gadījumā, vienkārši navigācija ir man sirdī tuvāka tēma, bet tas, ko es gribu teikt, ka tas jautājums par mākslīgo intelektu, manuprāt, viņš ir interesantāks tajā, kā tie mākslīgā intelekta rīki, kā viņi pārveido mūsu uztveres un kognitīvos procesus. Un kā pārveido? Pārveido taču kaut kā. Protams, pārveido. Mēs, kā jau es teicu, mēs esam mazliet, mazliet paviršāki no uzmanības viedokļa. Mēs varbūt neprotam tik veiksmīgi līdzsvarot emocijas. Mums ir piemēram, viena tēma, kas, piemēram, lasīšanas pētniecībā ļoti interesanta, ar ko atšķirās tas tipiskais digitālais lasītājs no tipiskā analogā lasītāja, kas lasās drukātās grāmatas. Pirmkārt, digitālam lasītājam ir mazliet vājāka uzmanības koncentrēšanas un noturēšanas spēja, bet otra svarīgāka lieta, ka digitālam lasītājam ir mazāka spēja veidot tādus lielākus jēgas kopsakarus. Ja mēs lasām analogas grāmatas, tad gan eksperimentāli var to pamatot, gan arī ir tam tāds racionāls arī apsvērums, kāpēc tā tas ir. Tad, lasot grāmatas, mēs spējam labāk veidot tos jēgas kopsakarus, kas ir vajadzīgs satura uztverē. Un mēs ikdienā tā nemaz par to neaizdomājamies, jo tas digitālais ir ienācis tik ļoti mūsu ikdienā. Mēs arī grāmatas lasām ierīcēs. Ir Kindle un vēl dažādas ierīces, kurās tu arī, tev ir tāda maza plāksnīte līdz, kurā tu vari lasīt. Un tu nestāji līdz to ķieģelīti. Jā, bet tur ir divi aspekti. Ja mēs, lasām tādās viedierīcēs, kuras ir saslēgtas ar sociāliem tīkliem, e-pastu, tad mēs vienkārši, mēs nevis tā nopietni lasam, mēs pārslēdzamies starp darbiņiem. Ja mēs savukārt lasam tās tieši lasīšanai paredzētās digitālās ierīces, tad arī tad mums ir viena problēma, mums nav tas sensori motorais kontakts ar materiālu. Iedomāsimies, mēs simtiem tūkstošu gadu laikā mēs esam attīstījušies tādi, ka mums ir tā taustas jutība pret materiālu. Un ja, piemēram, mēs tagad lasam, apgūstam saturu bez tā materiālā īpatnības, tad, protams, ka ir kaut kāda cena, ko mēs par to maksājam. Es to negribētu arī tā pārāk varbūt dramatizēt un pārspīlēt to ietekmi, bet skaidrs ir tas, ka, tie tipiskie digitālie lasītāji, viņi labāk atcerās precīzi, tas esmās verbatim atmiņas, gadu skaidļus, uzvārdus, bet tos jēgas kopsakars mazliet mazāk. Ja? Un savukārt, ja mēs lasām analogu saturu vai klausāmies pierakstot, tad tas jēgas kopsakars labāk ir uztverams.
Ir ļoti dažādi, no dažādiem pētījumu skatu punktiem pētījumi, kur šos jautājumus ir testējuši. Un, tad tie rezultāti diezgan līdzīgi. Par uzmanību. Jūs pieskarāties jautājumam par uzmanību, par to, ka tad, kad mēs lasām digitālā ierīcē, mēs mazāk spējam noturēt uzmanību. Un es par to esmu ļoti daudz domājis, jo sociālo mediju vidē, veidojot sociālo mediju saturu, ir šis 3 sekundžu likums, kurš šķiet, jau būs 1 sekundes likums drīz, ka tev 3 pirmajās sekundēs ir jānotver savu skatītāja uzmanību, un tad tu spēsi noturēt. Ja ne, tad tu esi zaudējis un tiek skrolēts tālāk. Kas ir? Kāpēc tā? Kāpēc tai pirmajā jāspēj notvert, un ja nē, tad mēs aizslīdam prom? Vienkārši mums ir ļoti daudz digitālā satura vienlaikus pieejam, un līdz ar to tas arī tīri no šo digitālo sociālo tīklu veidotājiem, viņiem ir svarīgi to mūsu uzmanību piešūt. Jautājums, kas ar tām 3 sekundēm notiek? Tas pozitīvais, protams, ka mēs varam koncentrētāk izteikt vēstījumu. Tagad domāt no tādas arī digitāla sociāla mediju veidošanas perspektīvas. Tā problēma ir tā, ka mēs esam mazāk spējīgi veidot tos jēgas kopsakarus. Tā ir tā cena, ko mēs maksājam par tām 3 sekundēm. Un kopumā es domāju, ka tās 3 sekundžu komunikācijas specifika digitālo sociālo mediju vidē, viņai ir dažādi citi trūkumi vai teiksim, tādas sekas, ko mēs varam redzēt. Cik sen mēs esam paņēmuši grāmatu un lasījuši no vietas pusstundu. Es saviem studentiem par šo esmu nesen runājis, un es pēc tam sāku domāt, bet kā tad man paši ir? Es arī patiesībā sakot, lasot grāmatas, patiesi lasu stundu, vienalga, es kaut kāds viedu tālrunis ir blakus, es laiku pa laikam iemet aci. Bet pēc būtības, ko tas nozīmē? Mēs vienkārši pārslēdzam to uzmanību tā vietā, lai secīgi un noturīgi darbinātu. Un tāpēc jau ir tā vienkāršā lieta, kā mēs varam trenēt mūsu uzmanību. Ir simtiem varianti, bet ļoti vienkārši viens variants ir lasīt grāmatas, jo tad mēs darbinam to tā saucamo horizontālo skenēšanu, kas ir vizuāli uzturē ļoti būtisks process, un mēs to uzmanības noturīgumu uzlabojam savā ziņā. Mēs pārslēdzamies starp grāmatu un starp ierīcēm. Vai mums ir svarīgi nošķirt reālo pasauli, kurā mēs dzīvojam, un šo virtuālo pasauli? Jo šobrīd ir šī sajūta, ka jau mēs sākam saplūst vienā. Jā, tā lieta ir tāda, ka vai digitālā, virtuālā vide vai fiziskās klātienes pasaule, mēs jau emocionālas reakcijas, mēs jau emocionālas vērtējumus piešķiram abām. No tā viedokļa kaut kādā ziņā saplūšana ir, bet arī pat nesen pētījumi liecina, ka tomēr tā fiziskās klātesamības īpatnība mūsu komunikācijā tomēr ir diezgan būtiska, un arī digitālās vides ieteikumi ir būtiski. Tā kā es teiktu, ka mēs tās abas vides sapludinām, vai pareizāk sakot, viņas saplūst, mēs jau neko nevaram daudz darīt, vienkārši mēs esam daļa no lielās evolūcijas, kura viena konkrēta noris notiek šobrīd. Un tur mēs neko daudz nevaram mainīt, bet mēs esam savādāki fiziskās klātienes situācijās un digitālās vides situācijas. Piemēram, viena atšķirība ir tāda, ka digitālās vides gadījumā mēs esam vai sirsnīgāki, vai arī eksaltētāki, riebīgāki, toksiskāki nekā fiziskās klātienes. Un tas ir tāda parādība, ko psihologs Džons Sulers savulaik 2004. gadā formulēja digitālā kavējuma vai digitālā traucējuma efekts. Vienkārši tā lieta tāda, ka ja mēs cilvēkam rakstam, piemēram, e-pastu, mēs jau gluži sinhroni nekomunicējam. Mēs varam padomāt kaut ko, mēs varam pateikt, ja mēs kaut ko riebīgi pateikt, mēs varam pateikt mazliet riebīgāk, nekā mēs pateikt fiziski klātienes situācijas. Tas cilvēks, mēs viņu redzam, un mēs varbūt nedaudz kautrējamies, mums kaut kāda
Bet, ja mēs viņu neredzam, tad mums tas atvēziens uzreiz cits. Un otrādi mēs varam būt arī sirsnīgāki. Tas arī tas, ko arī sauc par autoritātes zudumu, ja tas cilvēks nav redzams. Bet tas arī izskaidro to, kāpēc komentētāji digitālā vidē ir tik ļoti bieži, tik radikāli, bet arī patiesībā sakot ļoti riebīgi. Ja? Tas jautājums, vai šie cilvēki vispār ir tādi, kuriem es nevarētu fiziski klātienes situācijās satikties. Visticamāk, ka nē. Visticamāk, ka fiziskās klātienes situācijās viņi ir piesardzīgāki un nav tik radikāli un nav tik polarizēti. Bet tās digitālā kavējuma efekts vai traucējuma efekts, viņš darbojās. Neraugoties to, ka mums tā vide viņa ir ļoti integrēta. Mums tie fiziskās klātienes vai analogie aspekti, viņi ļoti integrēti digitālajā vidē. Neraugoties uz to, mums tomēr ir atšķirības, kādu mēs esam vienā vai otrā gadījumā. Ja mēs komentējam kaut ko klātienes apstākļos, mēs nebūsim tik radikāli, kā tas ir digitālajā vidē. Patiesībā digitālajā vidē ir divas lietas. Viens ir tas, kā ir tas attālinātās uztveres, jeb tas digitālā kavējuma efekts, bet tas otrs ir tas, ka komentējot kaut ko, mēs jau pamazām paskatāmies, kā notiek, piemēram, blogu vai sociālo mediju komentāri. Viņi jau ļoti bieži pēc principa, ka ir 2-3 ziņas par šo sākotnējo vēstījumu, pēc tam viņi aiziet divās dažādās grupās. Un faktiski tas cepiens nav vairs par to vēstījumu, bet tas cepiens ir starp abām grupām, kur vienu otru grib kaut kādā brīdī, varbūt pēc kaut kāda 150 komentāra noskalpēt. Vai ne? Fiziski klātienes apstākļos tas tā nebūtu. Es iespējams paspekulēšu, bet vai tas, ka mēs šādi uzvedamies digitālajā vidē, nepārnesīsies arī kaut kādā veidā uz mūsu to reālo vidi? Ka mums ka ir šis kavējums, ka mēs vairs vienā brīdī iespējams nejutīsim to robežu un arī reālajā pasaulē šādā sarunā kļūsim tikpat agresīvi. Tās ir bažas, kuras jau gadu desmitiem izsaka ļoti nozīmīgi amerikāņu mediju pētniece Sherija Terkle. Manuprāt, viņi varbūt radikalizē to potenciālo situācijas rezultātu, tie, kas varbūt kādreiz lasījuši. Bet tas viņas arguments ir tāds, ka mēs tajā mūsdienu pasaulē kaut kādā veidā zaudējam spēju sarunāties. Tas sliktais, ko tā digitālā vide rada, viņa mazina mūsu spēju sarunāties. Jo, ja mums kāds cilvēks nepatīk, tad Facebookā viens klikšķis mēs viņu varam tikt no viņa vaļā, vai X, vai sazinu, kur citur. Mums nav problēmas. Ja mēs domājam, kā mēs veidojam draudzību fiziskās klātienes situācijās un kā mēs to cilvēku atšujam fiziskās klātienes, tas daudz sarežģītāk. Un cik bieži mēs runājam par telefonu? Mēs rakstam WhatsApp ziņas, mēs rakstam e-pastus. Tā fiziskās klātienes saruna, viņa kļūst aizvien retāk. Un pēc Sherijas Terkles un visas tās viņas MIT mediju pētnieku grupas domām, tā ir ļoti liela problēma, kas tomēr kaut kādā brīdī atspēlēsies ilgtermiņā. Es domāju, ka viena lieta ir, ka mēs kopumā, man liekas, ka zaudējot spēju sarunāties, ir vēl viena cita problēma, ka tas mūsdienu cilvēks, viņš ir vientuļāks nekā viņš bija pirms gadiem 30. Tā iemesla dēļ, ka mums ir tā iluzorā sajūta, ka mēs esam daļa no informācijas aprites, mums ir draugi, Instagram, simtiem. Galvenais viņi dažādos formātos, dažādās platformās, dažādu mediju saturu, viņi nemitīgi mums komunicē, bet reāli tie jau ir tādi specifiski draugi. Tas, ka mēs viņiem piešķiram emocionālu vērtību un jēgu, tas, protams, ir labi, un mēs droši vien savādāk nevaram, bet kopumā tā ir tāda mazliet problēma, ka mēs kļūstam tāda mazliet vientuļa sabiedrība, kur īsti lāga sarunāties.
nespēja. Es varbūt nedomāju, ka būs tik traki, ka mēs kopumā kļūsim visos kontekstos polarizēti un nespējīgi empātijai. Es nedomāju, bet kopumā tas fakts, ka vairums teiksim, aktīvās sabiedrības tomēr kaut ko komentē un komentē atvēzējoties ļoti bieži anonīmi, un tieši tāpēc tas kaut ko, protams, maina tajā sociālajā saziņā. Vēl tāda, protams, interesanta lieta, kādā veidā digitāli sociāli tīkli izmaina mūsu lēmumu pieņemšanu. Te gan es redzu tādu, varbūt problēmu tādā, tomēr ilgtermiņa griezumā. Tā digitālo mediju vidi, viņi mazliet vienkāršo lēmumu pieņemšanas situāciju, vai pat ne mazliet, viņi padara tādu melnbaltu to vidi. Tam, protams, ir arī dažādi tīri to pašu mediju veidošanas infrastruktūras jautājumi, jo vairāk ir ļoti labi vai slikti vēstījumi, mēs esam aktīvāki. Mēs mazāk reaģējam uz vidusmēra vēstījumu. Līdz ar to, piemēram, Facebook un citu digitālu sociālu tīklu algoritmi, viņi mūs apgādā ar informāciju, kas ir vai nu emocionāli pozitīvāka vai emocionāli negatīvāka. Bet līdz ar to tā lēmuma pieņemšana digitālajā vidē, viņiem arī ir tāda mazliet melnbalta. Mums tas alternatīvas spektrs, viņš ir ļoti vienkāršots, es gribētu teikt, viņš ir salikts tādās divās kastītēs. Pirms mūsu lēmuma pieņemšanas. Mēs neizējam vairs to ciklu. Kas būtu tādā parastas ikdienas situācijā. Mēs, ir šādi. 1, 2, šaujam vienkārši. Tieši tā. Kas īsti notiek ar mums? Kāpēc mēs iekrītam tādos sociālo mediju valgos? Es domāju, ka ļoti daudziem ir pieredze ar to, ka tu atver kādu no lietotnēm, iespējams tas ir Instagram, iespējams tas ir TikTok, un tu gribēji tikai kaut ko vienu paskatīties, un beigās tu atjēdzies pēc 2 stundām, pirksts braukā pa ekrānu, un tu jau esi aizskrolējies, pat vairs īsti nesaproti, kas ir tas, ko tu skaties. Kāpēc ar mums tā notiek? Pirmkārt, jebkura lieta, jebkurš notikums, jebkura noris, kas ir interesanti, protams, ka mūsu laika izjūta mainīsies. Iedomāsimies, mēs esam interesantā filmā, vai arī, ja mēs braucam kaut kādā garlaicīgā ceļa posmā, kur nekā īpaši interesanti nav ko skatīties aiz loga, mēs tās pašas 45 minūtes uzsversim ļoti, ļoti ātri tajā. Pirmajā gadījumā, filmas gadījumā, un tajā garlaicīgā braucienā, tās būs varbūt 1 stundu un 20, ja mums jautā, cik ilgs laiks ir pagājis. Tā kā tas laiks, mūsu uztvertais laiks, viņš sarūk, ja tā situācija ir interesanta, vai viņš izplešās, ja tā situācija ir garlaicīga. Skaidrs, ka ar digitāliem sociāliem tīkliem tā situācija ir pilnīgi tāda pati, bet vienkārši jāpatur prātā, ka digitālus sociālus tīklus kāds veido un apgādā to interesanto informāciju. Un mēs mazliet esam atkarīgi no tā mums interesantā. Un tas, kas ir mums interesantais, protams, ir varbūt katram mums mazliet atšķirīgs. Personība, vecums, izglītība, intereses, bet tas ir labi zināms digitāla sociāla tīkla veidotājiem. Pirmkārt, tāpēc, ka mēs piedāvājam informāciju par sevi, un otrkārt, mēs jau arī tipiski komunicējam par noteiktām lietām. Līdz ar to sanāk tā, ka mēs jau tiekam arī pieredzināti pie tā interesantā. Tik līdz kaut kas nav gluži interesants vai ir mazliet tāds, kur būtu jāiedziļinās. Tās ikdienas situācijās mēs varbūt nemaz pat neskatām un nemēģinām iedzināties. Protams, arī noskaņojums. Jā, tas arī, ja mēs esam ļoti kreņķīgi, tad varbūt mēs skrolējam, tāpēc, lai mēs vienkārši mazliet pārslēgtos. Tas jādams, kāpēc cilvēki skrolē un viņi tā laika izjūta pazūd. Tur ļoti dažādas tās situācijas var būt, bet es domāju, tāds pamatprincips ir tas, ka laika uztvere ir ļoti atkarīga no tā notikuma satura, kurā mēs esam. Un līdz ar to tas, mēs
Mēs tikai pāris minūtes pasniedz, pāris minūtes ir pusstunda. Labākajā gadījumā pusstunda, ja reizēm tās ir patiesi pāris stundas. Jūs pieminējāt to, ka arī lēmumu pieņemšana tiek ietekmēta, pateicoties šai digitālajai vidē, ka vairāk tā kļūst melnbalta. Kā ar tādu informētu viedokļu vai uzskatu veidošanu? Jo mēs arī to noteikti šī sociālo mediju vide kaut kā ietekmē. Jā, protams. Atkal no sociālajiem medijiem neatkarīgi ir tas, ka mēs dosim priekšroku viedoklim, kurš varbūt nav gluži precīzs, ja tas atbilst mūsu pasauleskatījumam. Tas nozīmē, mums ir kaut kādi kropļojumi tajā, kā mēs attiecamies pret viedokļiem. Vienkārši tā lielā problēma ir tāda, ka mums var ļoti labi manipulēt. Nevienmēr tajā negatīvajā nozīmē, bet kādā ziņā mūsu tos uzskats ļoti labi var veidot, zinot, kas ir mūsu tie emocionālie profili, kas ir mūsu intereses. Un tas, protams, ir arī bīstami, jo skaidrs, var manipulēt arī kaut kādā noteiktā politiski vēlamā un mums varbūt pavisam netīkamā veidā. Bet, ko tur var darīt? Vienkārši ir salīdzinoši maz skaidrs, kas notiek, piemēram, ar lielām lietotāju grupām, kuras tieši šādā veidā tiek darbinātas. Domājam, gan Facebook, gan Instagram, gan visus lielos digitālos tīklus. Kā mēs to ieteikumu varam nobloķēt? Jo, iedomāsimies, ja jums piegādā informācija, kas mums interesē primāri, un galvenais viņa arī vēl sašķiro pēc iespējas pozitīvi, pēc iespējas negatīvi, un, teiksim, tās garlaicīgās lietas kaut ko atstājam malā, tad, protams, ka tas vēlamais efekts var tikt diezgan paredzams sasniegts. Ir pēdējo gadu laikā, ņemot vērā to arī Covid-19 situāciju, kad bija dažādas sazvērstību teoriju grupas, ļoti daudz interesantu pētījumu par šo tēmu, kā tad tos viedokļus var ietekmēt. Izrādās, ka tā saucamā intelektuālā piezemētība ir daudz lielāks faktors, kas mums padara tādus noturīgus pret manipulētām ziņām, nekā pat raksturu iezīmes vai piemēram, izglītība. Tie visi faktori, viņi ir kaut kādā mērā svarīgi. Arī kritiskā domāšana, bet izrādās, ka salīdzinot to mūsu intelektuālo piezīmētību, to, ka mēs varam iedomāties, ka mēs varam kļūdīties. Tas ir faktors, kas ir nozīmīgāks un ietekmīgāks tajā mūsu noturīgumā pret aplamām vai manipulētām ziņām, salīdzinot ar visām tām citām. Arī spēju kritiski atlasīt vēstījumus. Izrādās ir šādi, ka īstenībā nemitīgi sev atgādināt par to, ka iespējams es kļūdos, vai tas, ko es lasu, man gribētos tā domāt, bet iespējams es kļūdos. Tāda atskaita pašam sev ikdienā, kas varētu noturēt to, vai mēs kļūstam par sazvērstības teoriju piekritējiem vai nekļūstam. Tieši tā. Vispār jau iedomā tādā arī mazliet vēstures griezumā tik daudz ātri mākslīgi veidotu sazvērstības grupu, kādas ir pēdējo gadu laikā. Lielā mērā patiešām tas ir Covid-19 ietekmē. Mēs nevaram novērot tādus. Tas iepriekš tādu tik lielā mērā nav bijis, bet vienkārši digitāla vide pieļauj ļoti ātru vēstījuma izplatību un arī vēstījuma emocionālā satura piešķiršanu. Un tad vēl protams, tā lieta ir tāda, ka, ir situācijas, kurās cilvēks ir nedrošs, tad viņam ir tendence piekrist kaut kam, kas viņa acīs varbūt kļūdaini, bet izskaidro to situāciju. Un digitāli sociāli tīkli, viņi jau paši par sevi negarantē ne to, ka tas vēstījums ir patiess, ne to, ka tas vēstījums netiek veidots ar manipulatīvu kaut kādu dziļāku jēgu. Mākslīgais intelekts un stāsts par to, ka iespējams mēs nonāksim kādā punktā, kad tas atņems cilvēkiem darbu, vai tā ir sazvērstības teorija, vai tā ir tāda kaut kādā ziņā realitātes daļa, uz kuru mēs virzāmies?
Es domāju, ka, protams, ka kaut kāda veida ieteikumi uz darba tirgu būs, un es domāju, ka kaut kādas profesijas tas skārs, bet es domāju, ka tas būs daudz mazākā mērā nekā tas, ka mākslīgais intelekts, kas faktiski jau šobrīd ir mūsu ikdiena, mākslīgais intelekts mainīs to, kā mēs saprotam lietas, kā mēs komunicējam, kā mēs strādājam. Protams, arī es esmu skeptisks par to, ka mākslīgais intelekts piepieši aizstās vairākas, profesijas, un man liekas, ka tā ir mazāk liela problēma nekā tā, kā mākslīgā intelekta tehnoloģijas miedarbojās ar mūsu tiem bioloģiskiem uztveres un kognitīviem procesiem, visiem mūsu uzmanības, atcerēšanās procesiem, kuri ir ārkārtīgi būtiski. Un man kā pētnieku vairāk interesē tas, kāda esam mēs kā kognitīvi hibrīdi 2024. gadā, kāda mēs būsim pēc 5 gadiem. Un man droši vien arī interesē, lai tās tehnoloģijas, kādas viņas būtu, lai viņas nenonivelētu mūsu kognitīvos procesus visdažādākajā nozīmē. Tas, man liekas, ir svarīgāk varbūt šobrīd, jo tā tehnoloģiskā puse mākslīgā intelekta attīstībā, viņi jau ir ļoti pārliecinoši un viņi attīstīsies ļoti ātri. Tā kā es domāju par to tāda īpaša bāža nevajadzētu būt. Viņi ļoti straujā attīstīsies. Jā. Kā tas ietekmēs mūsu mācīšanos, to, kā mēs mācāmies, jo mākslīgais intelekts kļūst arvien klātesošāks mūsu ikdienā, un mēs esam paudze, kurā tas ienāk, bet ir paudzes, kuras piedzimst ar to. Kā tas veidos to, kā mēs mācāmies šis process, kur ir svarīga uzmanība, kur ir svarīga uztvere un atmiņa? Jā, man patiesībā liekas, ka šis ir ļoti būtisks jautājums, jo tas, ko es minēju iepriekš, tie jēgas kopsakari, viņi jau veidojās mūsu galvā. Un būtu jābūt rīkiem, tātad digitālās vides mākslīgā intelekta rīkiem, ar kur palīdzību mūsu prātos, tie jēgas kopsakari veidotos labāk. Tā ir tā atslēga visam tam stāstam. Tas, ka mēs varam ātrāk atrast informāciju, mēs viņu varam smukāk salikt kopsavilkumā. Tas ir, man liekas, triviāli, bet tas ir tas, par ko ļoti bieži mūsdienu jaunieši sajūsmās, domājot par mākslīgo intelektu. Pēc būtības man liekas, ka tam izglītības saturam viņam vajadzētu būt optimāli adaptētam kādam no formātiem. Man liekas, ka tas mākslīgais intelekts izglītības griezumā, viņam būtu jābūt tādai kā atslēgai, kā to adaptēto saturu varētu salikt kopā ar kādu noteiktu formātu. Un ko es to domāju? Piemēram, apgūstot geogrāfiju, gan jau, ka ir labi izmantot skārienjūtīgas kartes, ko mēs varam piezūmēt tuvāk, vai mēs varam dažādi izmantot taustu, lai bīdītu to geogrāfiskās kartes kaut kādu daļiņu redzēt, kāda viena zeme vai vieta robežojās. Bet jautājums, kas notiek, tad, kad mēs apgūstam matemātiku, laiku pa laikam iznākot arī pasniegt matemātikas studentiem, viena lieta, ko gan es, gan arī mēs, man kolēģi, šeit un tad pārnājot, konstatējam, ka gan mums pasniedzējiem, gan arī studentiem ir vieglāk, ja mēs, piemēram, pierādījumu varam rakstīt uz tāfeles, un studenti var rakstīt līdzi, ja mēs varam tādā interaktīvā veidā izskaidrot, kā notiek matemātisks pierādījums. Ja mēs klikšķinam, ja tas ir, piemēram, prezentācija, kurā ar vienu klikšķi parādās viena rindiņa, tad tas ir daudz grūtāk saprotams. Vienkārši tajā brīdī, kad mēs kaut ko veicam, šajā gadījumā uz tāfeles, mēs to procesu darbinam efektīvāk. Un tāpat arī apgūt literatūru. Vai apgūt literatūru ir labāk, vieglāk digitālajā vidē vai analogajā vidē.
izskatās, ka analogijā vidē arī izskatās 2024. gada cilvēkiem ir vieglāk apgūt jēgas, minētos tos jēgas kopsakars analogijā vidē. Tā kā es domāju, ka tas lielais izrāviens būtu tas, ja mākslīgais intelekts spētu optimāli sastatīt izglītības saturu ar to dažādo formātu. Digitāli, ja domājam digitāli, tad šis simtiem dažādu variantu, kā to var izdarīt, vai analogu. Tas, man liekas, tā būtu tāda liela lieta, ko mākslīgā intelekta pētnieki sadarbībā, protams, ar kognitīviem psihologiem, kognitīvu zinātniekiem, veicot eksperimentus, varētu noskaidrot. Un ka mēs nepazaudējam šo, kas mums ir pazīstams, kas mums ir palīdzējis augt un veidoties par to, kas mēs esam. Jā, tieši tā. Kā mēs domājam, ka mēs to neatmetam, ka mēs to integrējam kaut kā to jauno. Jā, vienīgais, ka jāņem vērā, ka mēs katrs mazliet atšķirīgi, protams, integrējam. Protams, ir kaut kādi uztvers pamatprincipi, bet tā zināšana, integrācija, viņi jau katram cilvēkam mazliet atšķirīgi notiek, un atkal domājot par to, ko mākslīgais intelekts varētu. Mākslīgais intelekts varētu izglītības procesā personalizēt to zināšanu apguves procesu lielākā mērā nekā tas ir iespējams šobrīd. Jo skaidrs, ka, kad domājot par vizuāli telpiskajām prasmēm, tas mans ikdienas pētniecības lauciņš, mēs esam atšķirīgi. Daži cilvēki ļoti labi spēja navigēt, daži cilvēki spēja ļoti labi uztvert objektus vai, teiksim, arī šo objektu īpašības aprakstīt. Bet, ja tas ir tā, tad varbūt mēs varam arī kaut kādas tehnoloģijas veidot, lai izglītības satura apguvē, piemēram, mums visiem dažādajiem cilvēkiem būtu vieglāk. Jā, jo mākslīgā intelekta būtība jau ir, lai mums cilvēkam būtu vieglāk. Tieši tā. Kas notiek ar mums dzīvojot laikā, kur mēs nemitīgi esam sasniedzami? Mums tiek atsūtīta ziņa, mēs burtiski sekundē esam izlasījuši un no mums gaida atbildi. Kas notiek ar mums, ar mūsu domāšanu un ar mūsu uzvedību? Jā, mums ir tā ilūzija, ka mēs esam tā reāla laika, tāda informācijas cikla sastāvdaļa, ka, daļa no mūsu sociālās realitātes, no mūsu interakcijas ir tas, ka mēs esam ik brīdi sasniedzami. Tā ir tā problēma. Pamēģinam nolikt viedtālruni uz 45 minūtēm otrā telpā un pamēģinam komunicēt. Mums būs kaut kāds diskomforts. Es varu derēt, ka tad, kad mēs beigsim šo sarunu, mēs katrs ielūkosimies savā viedtālrunī. Visticamāk, jā. Ir pat bijuši eksperimenti par to, ka, piemēram, ja liek studentiem atstāstīt saturu, un, ja, teiksim, viena grupa var turēt kabatā to savu viedtālruni, bet otrai grupā ir instrukcija nolikt blakus telpā. Viņiem faktiski tālrunis nav vajadzīgs, lai atstāstītu kaut kādu iepriekš stāstītu stāstu. Tā grupa, kurai kabatā ir tas viedtālrunis, viņi atstāsta labāk. Ļoti smieklīgi, bet tie digitālie rīki un digitāli sociāli tīkli ir daļa no mūsu kognitīviem procesiem. Tāpēc jau tas raksturojums mūsdienu cilvēku kā kognitīvais hibrīds, viņš nav pārspīlēts. Mēs patiešām mēs esam kognitīvi hibrīdi. Mēs darbinam mūsu bioloģisko atmiņu, uzmanību, bet mēs viņu ļoti meistarīgi saslēdzam kopā ar rīkiem un digitāliem sociāliem tīkliem mums visapkārt. Bet vai mēs kaut kādā ziņā neliedzam sev tādu brīvības sajūtu tajā, ka mēs esam nemitīgi sasniedzami? Jā, protams, un viena problēma, ko atkal tie kolēģi, kuri ir ļoti kritiski par digitālās vides ieteikumu uz cilvēku psihi, kuri parasti par šo runā, mēs patiesībā nekad īsti neesam vieni. Un tas ir slikti tāpēc, ka, ja cilvēks ir viens, viņš var ļoti labi līdzsvarot emocijas, viņš var domas sakārtot. Mēs neesam īsti nekad vieni. Varbūt mēs negribam vairāk būt vieni. Varbūt mums ir komfortablāk būt tajā nemitīgajā informācijas apritē. Mums ir diskomforts tajā brīdī, kad mēs sākam savas emocijas līdzsvarot. Tā noteikti var būt problēma vienkārši
domāt ilgtermiņu tādā, šeit un tagad perspektīvā, gan jau, ka būs atšķirīgas atbildes. Kas jums pašam ir tās lietotnes, kas šķiet īpaši uzrunājošas vai kas šķiet aizraujošas? Un, šis gan ir sakarīgi izdomāts. Patiesībā man, jāsaka tā, man vairāk ir tādas mākslīgā intelekta sistēmas, kas man šķistu tādas bezjēdzīgas vai nevajadzīgas. Es esmu ļoti atvērts un es pozitīvi vērtēju visus tos mākslīgā intelekta rīkus. Bet man varbūt interesē tas, mums jau ir no profesionālā viedokļa, kā tie jaudīgie rīki, kādēļ iedomāsimies, ja mēs liekam ChatGPT apkopot kaut kādu informāciju, ko, cik es saprotu, laiku pa laikam viens vai otrs kolēģis, arī students dara. Tas nav slikti jautājums, ko tas ilgtermiņā mūsos rada, jo mēs apkopot kaut ko uzrakstīt kopsavilkumu. Tā īstenībā ļoti būtiska spēja, kas arī ļauj koncentrēt to, mūsu, varētu teikt, saturu uztveri. Tā kā man interesē, kas notiek tajā brīdī, ka mūsu dzīvē ienāk tie digitālie rīki un tehnoloģijas, kā tas izmaina mūsu uztveri, mūsu visus tos kognitīvos procesus. Man pašam visvairāk fascinē un es arī pats esmu visvairāk ar to nodarbojies digitāli navigācijas rīki, tāpēc, ka es ikdienā nodarbojos ar vizuālu telpisko procesu izpēti. Un digitālo navigācijas rīku ietekmi ikvienam, kurš mēs lietojam, vienalga vai Google vai Waze, mēs telpu darbinam mazliet savādāk. Un pēdējo gadu laikā ir diezgan viennozīmīgi skaidrs, ka jo vairāk mēs lietojam tos vienkāršotos digitālās navigācijas rīkus, jo mazāk ir tā telpiskās uztveres detalizācija. Un tam savukārt ļoti liela nozīme abstraktu zināšanu uzturē. Mēs jau abstraktu zināšanas arī liekam tādās telpiskās matricās. Pēc būtības, kas ir pamats tam, ka mēs spējam labi uztvert abstraktu zināšanas? Tas ir mūsu vizuāli telpiskās spējas. Bet ja viņas kļūst vājākas, tad tā varētu būt problēma. Un šobrīd zinātnē un arī industriāla interese, protams, kaut kā veidot tādus navigācijas rīkus, kuri tomēr neļauj mazināties tā telpiskai detalizācijai. Mums pagājušajā nedēļā Rīgā viesojās arī viena no izcilākajām pētniecēm pasaulē par šo tēmu, kur arī gadiem ilgi nodarbojās profesori Sāra Irina Fabrikanti no Cīrihas, un viņas risinājums ir tāds, ka mēs, protams, vienmēr lietosim, būtu grūti iedomāties pasauli, kurā vairs nav digitāli rīki navigācijai. Bet šie digitāli rīki navigācijai, viņiem būtu jābūt pēc principa, ka tur ir kaut kāda telpiskās detalizācijas informācija, kur mums ļautu to telpiskās uztveres spēku, kā teikt, saglabāt. Un, piemēram, atcerēties nozīmīgas vietas un ceļus kartē. Nevis tikai sekot tam zilajam punktam, braucot, ko tad mēs tur daudz, mūsu telpiskā uztvere paliek vienkārši, bet līdz ar to mēs arī, kopumā mēs daudz citas lietas arī iespējams vienkāršojam un vienkāršāk uztveram. Tā kā veidot rīkus, ar kuru palīdzību mēs no vienas puses spējam jaudīgi navigēt, atrast, kas vajadzīgs tālāk, no otras puses mēs nemazinām to mūsu telpiskās uztveres detalizāciju. Tas, man liekas, ir ļoti svarīgi. Ir tāds kroņa numurs telpiskās uztveres pētniecībā Londonas taksistiem. Londonas taksisti, protams, arī dažādi, bet tie, kur ikdienā ieslēdz to navigācijas rīku, un tagad viņi braukā vairākus gadus no vietas, tad, kad viņas ieliek pēc tam magnēta rezonanses izmeklējuma aparātā, tad konstatē, ka viņu tās telpiskie apstrādes reģioni smadzenēs ir samazinājušies, fiziski samazinājušies. Un tas ir mazliet
šokējoši. Bet šobrīd jau ir vairāk par šādu pētījumu. Tā kā mēģinām staigāt bez digitāliem navigācijas rīkiem vai vadīt auto, ja mēs zinām to vietu, neslēdzam iekšā. Jurģi, šī bija vienkārši burvīga saruna. Milzīgs paldies. Un tāds kognitīvais hibrīds, es domāju, ka šis ir jauns jēdziens manā domāšanā, par kuru man arī ir jāpadomā. Un vispār pēc šīs sarunas ir jāpadomā. Un kaut kā iespējams jāievieš kādas izmaiņas savā ikdienā, jo pētījumi ļoti uzskatām parāda, kur mēs esam un kur mēs virzamies un kā mēs izmaināmies. Milzīgs paldies. Šī ir ļoti svarīga saruna. Noklausieties, padomājiet, jo, digitālie hibrīdi. Man par to tiešām ir jāpadomā.